Dārgie biedri un atbalstītāji, biedrība Medniekiem LV turpina aktīvi izdarboties Zemkopības ministrijas darba grupā pie medību likuma grozījumiem. Atskaite par padarīto tiks Excel failā nosūtīta visiem biedrības biedriem uz e-pastu, kas savukārt ir arī mūsu viens no jauninājumiem, iespēja ar vienu e-pastu komunicēt ar visiem biedriem. To var izmantot jebkurš no mums, rakstot e-pastu un sūtot viņu uz biedrības kopējo e-pastu. Jūs šai vēstulē variet pievienot gan fotogrāfijas, gan failus, tādējādi uzlabojot mūsu savstarpējo kopējo komunikāciju. Gribētu pateikt lielu paldies tiem biedrības biedriem, kas atsaucās uz aicinājumu aktīvāk iesaistīties un dalīties ar savām idejām. Būtu ļoti patīkami, ja aktivitāte varētu būt vēl lielāka. Cienītie biedri un tie, kas par tādiem vēlas kļūt. Ņemot vērā, ka biedra naudas lēciens daudziem ir bijis šoks un, kā redzams, tas ir kā iemesls, lai biedrībā nestātos. Un tajā pašā laikā ir vairāk kolektīvu, kuru biedri vairumā vēlētos biedrībā iestāties, valde ir pieņēmusi lēmumu, ka ja biedru skaits, kas ar vienu pieteikumu vēlas iestāties biedrībā, ir 5 un vairāk, tad tādā gadījumā biedra nauda ir 5 lati gadā. Un tas varētu piesaistīt biedrus, teiksim, vienu kolektīvu, kas biedriem šiem dotu iespēju arī savas idejas vairāk popularizēt un panākt balsojumu rezultātus labākus. Šādā veidā jūs iegūstat demokrātisku līdzekli, lai savas idejas varētu virzīt tālāk. Līdz ar to es domāju, ka tā ir laba iespēja, un šajā gadījumā finanses aspekts nevajadzētu būt tam, kas attur jūs no iestāšanās biedrībā. Un vēl ļoti īsts komentārs par medību likuma projekta grozījumu darba grupu. Tad šajā darba grupā piedalās ikreiz vairāk kā 20 cilvēki. Faktiski darbs notiek diezgan saspringti un to var uzskatīt par tādu lielu tirgu. Tāpēc, protams, pie vārda tikšana ir diezgan interesants un izaicinošs pasākums. Tomēr faktiski Medniekiem LV pārstāvi vienmēr katrā tikšanās reizē savu viedokli pauž, un līdz šim šī viedokļa pārstāvēšana un aizstāvēšana izdosies diezgan labi. Tāpēc mēs varam teikt, ka biedrības viedoklis tiek ņemts vērā un tiek uzklausīts. Diemžēl biedrība tika izveidota brīdī, kad darba grupa faktiski jau bija sasaukta un faktiski jau sāk darboties. Tad, diemžēl, mēs esam ielikuši braucošā vilcienā. Tas faktiski nozīmē, ka ne visos protokolos parādās biedrības viedoklis, bet viņš tiešām tiek sniegts, un mēs esam panākuši diezgan būtiskas lietas. Tajā pašā loku medību sakarā, kur bija ļoti izteikts lobijs, mēs esam mazliet piebremzējuši šo te loku medību ieviešanu un mēģinājuši panākt kaut kādu kompromisu, lai tiktu ņemts vērā visu pušu pretrunīgās intereses. Gribētu aicināt medniekus nebūt kautrīgiem, būt mazliet atvērtākiem un aktīvākiem. Nevajag baidīties rakstīt e-pastus, sūtīt savas ierosmes un ņemt telefonu un vienkārši piezvanīt un izteikt savu viedokli. Ja biedrības biedriem vai biedrības biedru kandidātiem vai kādam, kuri interesē tas, kas notiek biedrībā, ir kādi jautājumi, tad lūdzu šos jautājumus uzdodiet biedrības valdei tieši, nevis pastarpināts ar dažādiem citiem kanāliem, masu informācijas līdzekļiem un tam līdzīgi. Mēs esam ieinteresēti komunicēt, mēs esam ieinteresēti pie jums braukt, ja tas būtu nepieciešams, mēs esam ieinteresēti ar jums runāt tieši un tikties arī klātienē. Tāpēc lūdzu, esat aktīvi un izmantojiet iespēju komunicēt ar mums tieši. Jo, kā jūs ziniet, nekas nav tik slikts, kā sabojātā telefona princips, ka informācija noiet līdz adresātām beigās pilnīgi sagrozīt un ne tāda, kāda viņa bija sākotnēji un kāda viņa ir patiesībā.